Jā, tiesneša, galvenā tiesneša roka nav pacelt, tātad noraidījumu nav. Kārdins. Nedrīkstēja šeit iet zonās. Mūsu pieminētais Vorobjovs, kur jau bija krietni ieslidojis Jūgras spēlētājiem. Tas bija komandas kapteinis Lokins. Tālu piespēle pārtvērta. Juris Tāls. Pats laužās Juris un noraidījums. Sver Jura metienu. Pirukovs. Spēlētāji pirmās maiņas aizsargs Pipiļājevs. Nu redzam, starp diviem aizsargiem izlaudās un... Tur mūs burcējis, Spruktam piespēle, Jānis Sprukts pats ieiet zaudā. Teicam, piespēle! Parāda pacēliem it kā rokas. Skatāmies vēlreiz šo epizodi. Sprukts, Karsons. Nu šķiet, ka nebija tomēr vārtos. Šķiet, ka nebija, jā, šķiet, ka nebija. Bet no video tiesnesis to labāk redzēt no vārtu kameras. Tas tā bija tomēr trāpīja ripa. Un tā vēl Mārtiņš Karsons ar atkārtotu raidījumu mēģināja no gaisa iesist to vārtos. Jā, nu, tie ir spēlētāji, kur šodien nespēlē. Abi divi aizsargi, Jānis Andersons un Jākabs Redliks, un arī savainojumu guvušais Andris Džeriņš kreisā malā. Jā, nu Džeriņš jau ilgāku laiku nespēlē, diemžēl nevar komandai palīdzēt. Arī ripu Jugrā saglabāja. Un tagad ļoti labi nospēlēja Oskars Tibuļs, bet uzbrukums vēl nav beidzies. Tāls. Galvenais, cik ir atlicis skaitliskajā vairākumā spēlēt Rīgas Dinamo un attiecīgi mazākumā Santimans Īstas komandai. Un ievērtos! Mārtiņš Karsons! Atcīt Birikovs ripu savu priekšā, nebija spēcīgs metiens un Karsons viens pats apslido augstusinīgi vārtsargu un raida ripu vārtos. 1-0 Rīgas Dinamo beidzot realizēja skaitlisko vairākumu. Kritizējām un vārti. Skatāmies vēlreiz, kā Mārtiņš Karsons guva savus 8. vārtus šajā KHL čempionātā. Pirmais viņš bija vārtu priekšā. Šeit, protams, Pirikova vainot ir ļoti grūti. Vai Rīgas vienkārši nolēma citādāk spēlēt? Mums jau Ozoliņš ar Reķi laukumā. Tad arī Varks, Šindels un Lucēnijos. Reķis un kļūdās! Zaudējam ripu! Paldies Holtam! Paldies Holtam! Epizode bija pie mūsu vārtiem. Lūk viņa, šī epizode. Bravo Krisam Holtam! Agipants pārved vienkārši spēli un pretinieku zonu. Šobrīd ar 3 maiņām spēlējam. Un būs 2 minūšu noraidījums Džetam Agipānam. Kompaktāk jāspēlē. Šobrīd bijām nedaudz izstiepušies. Nu, tagad esam nostājušies Holts. Un atskan sirēnu. Rīgas Dinamo uzvar 1-0. Otro reizi KHL vēsturē mēs uzvaram ar 1-0. Un var teikt, esam atgriežušies play-off zonā, jo Maskavas Spartaks šodien zaudēja, līdz ar to Rīgas Dinamo paceļās uz rietumu konferences 8. vietu.